Šis ir vienīgais ezers, kur ir zīvis. Pārbaudīsim. Kā raksta Marskija oko, esot vienīgais ezers Tatru Nacionālajā parkā, kurā ir zīvis. Nu, vai vienīgais nav skaidrs, bet katrā gadījumā zīvis šeit ir. Liels ieskats Tatros, lejā ezeriņš, Marskija oko ezeriņš lejā. Šeit ūdenskritums un tepat augšā vēl viens ezeriņš, melnais, starp diviem ezeriem kalnos. Fantastiska vieta, viena no retajām. Nu, lūk, un tur lejā, tur pa visu, tas ir taka, pa kuru jākāpj augšā, nu, burtiski jālien pa akmeņi, lai šeit tiktu. Tas ir tas pats foršākais. Tagad tuvojas vētra, tagad mums pa tur jākāp lejā. Te līdz tumsai jāpaspēj lejā. Jo pa nakti dzīvnieki dažādi lāči te arī ir redzēti. Šeit Tatros, nu tiem, kas nav bijuši, tiem, kas ir bijuši, tie ļoti labi visu zina noteikti, bet izstaigājot to, ko es varu ieteikt, tā ir tieši šis ezeriņš, kas ir tālāk kartē aiz Oko ezeriņa augšā, ir vērts uzkāpt. Te var droši arī ar bērniem nākt, te ir ļoti labi. Poļi visi ierīkojuši. Tur tālāk, kur mēs bijām, ezeriņš aiz tā kalna, tur jau projām, un otrā pusē kalnam, tur jau ir Slovākija. Mašīnu sanāca atstāt Slovākijā, jo šeit iet robeža. Pārkings Slovākijā, pastaiga Polijā. Tā kā arī tā var uzreiz divas valsts izbaudīt vienā braucienā. Pa vienu pusi ezeram šādi te lūk taka. Super skats, saulriets. Ūdenskritumi apkārt ezeram viens, tālāk otrs, otrā pusē. Tur var redzēt tālumā, tur bija vēl viens trešais. Tā kā viņš šeit ir vairāk no visām pusēm no kalniem. Pamatīgi augstumā. Ļoti tāds kvalitatīvs parks manā skatījumā, daudz, kur ir būts. Šeit tiešām tāds arī eksotiks piesitiens ir, un tas viss tikai 14 stundas no Rīgas. Un par poļu cenām. Šeit faktiski cenas vienkārši izsakoties ir lētākas kā Rīgas zoodārzā. Par cenām ģimenes biļete parkam 27 zloti, tātad aptuveni, nu kādi 7 eiro. Degviela eiro 48, dīzels, kafija kā 2 eiro. Un tas man ieinteresēja uzzināt, cik poļi maksā par elektrību. Par to manā nākošajā video piesakojies.